Un kaut kādā 11 gadu vecumā diagnosticēja artrītu un astmu. Es ļoti daudz zāles lietoju. Plakonils bija tādas zāles, kur vispār pieaugušā deva, ka viena tabletīte jādala 4 daļiņās un tā mazā mikrodeva. Un pēc tam acis jāpārbauda, aknas, nieres un bronhiālā astma, bronhīti, beigās jau līdz angīnām tika. Un man piedzima bērniņš, man bija liekais svars atnācis. Man šķiet, ka tas vispār ļoti viss saistīts ar to, kas bija iepriekš, jo es hormonālās pretā pārdošanās tabletītes dzēru, un tad man svars bija ideāls, sāda bija ideāla, beidzot viss seja tīra. Un es kaut kādā brīdī vienkārši atmetu, tad sākās, ka ļoti auga klāts svars. Tas bija 19. gads, kad es izdomāju, es vingrošu, sportošu, veselīgi ēdīšu, dzeršu ūdeni. Man parādījās psoriāze. Vienkārši psoriāze uz ādas, un es nevarēju izskarot, kāpēc tas tā ir. Ārsts pateica, nav ko tievēt, jums jau viss tāpatās labi. Noteikti tie gurķi, tomāti, ziemas laiks, esmu sēdusies, un tāpēc man ir tā psoriāze. Bija krēmiņus lietoja visādus, bet atgriezās. Un tad bija tas Covid laiks, pie ārstas vairs neaizgāju, sūtīja viņai bildes, viņa atkal kārtējo smēri man izrakstīja. Un tad es redzēju, ka mana draudzene no tā slaiduma autobusa, kurā es biju, kurā es tievēju kopā ar viņu, viņa man padalījās sociālos tīklos ar organismu attīrīšanu, daudz rūtvielas, ka bērnam var palīdzēt un tā, bet es pati sāku domāt, cik man piesārņots organisms. Ja man pat jebkurā brīdī tur pavasaris, rudens, man vienmēr ir saaugstēšanās, klepus, iesnas, haimurīti, vienmēr aizlikts deguns, tūskas tā, ka nevar pēlpot. Es sāku organismu attīrīšanu. Kurš gads tas? 20. gadā rudenī es atnācu, tad sanāk, es 1 gadu mēģināju ārstēties. 1 gadu ārstējos, jā. Man bija šeit ļoti niezē, bija tāda cieta tāds pleķis, pilnīgi tā, ka gribās izraut un kasīt. Tev uz pēdas ļoti liels un paceles, elkoņi un parādījās arī uz mutes, un tāpēc es sapratu, ka kaut kas ir jādara, cik es tās hormonālās ziedas varēšu ziest. Sāku attīrīties, bet man ļoti lēnām, es pakāpeniski, man teica, ka uzreiz kolo vadu, nē, man ir ļoti piesārņots organisms, es izgāju tur fola diagnostiku, biorezonanci, un tā lēnām. Un es kaut kā nepamanīju, tad, kad es izgāju kolo vadu, beidzot es varēju pēc 8 mēnešiem izgāju kolo vadu, un tad pirmo reizi vēl kolagēnu izdzēru. Un domāju, paskatīšos, kādu man papēž ādi. Šeit man vispār vairs tas sausais lielais pleķis, kur es kasīju līdz asinim, viņš vienkārši sprēdāja. Nav vispār uzsūcies pirmo reizi, man cik tur 10 gadus viņš man tur bija. Un tā psoriāze bija tā 1 gadu. Tāda tīra, bet tas, ko es pamanīju, man ir enerģija. Es vairs nestresoju, es nebļauju uz bērnu par izliet ūdens glāzi. Un pats svarīgākais, ka es varēju izgulēties, jo pēc tam, kad man piedzima bērns, es pa nakti cēlos, viņš negulē. Es varēju ar viņu iziet ārā tikai pastaigāties ar ratiņiem, tikai tad viņš guļ. Es biju pārgūst un imunitāte bija ļoti novājināta. Imunitāte sakārtojās, miegs sakārtojās, es beidzot zināju, kas ir dziļš miegs, ka es varu pamosties no rīta. 6 atverās acis, mudinātais nav vajadzīgs, un tas ir brīvs. Un tad, kad tas stress nav tas skairinājums, nav piesārņojums. Tev āda tīra. Un man liekas, ka tajā albumā ir arī manas rokas nofotografētas. Man bija Raynaudsa sindroms no bērnības. Tagad es izgāju dziļu organismu tīrīšanu, limfātisko dziļu organismu tīrīšanu. Man mikrocirkulācija uzlabojās, man vairs nesāst pirkstu gali, vairs nav tie baltie, sāpīgie gali, kad vienkārši dzeļ, sāp un tu nevar atsildīt. Tu ieliec zem siltu ūdens, to vienkārši ļoti sāp. Šī ir reāla vilna? Jā, protams. 2 gadi Tajā gadā vēl nebija mākslīgais intelekts. Un man vairs nav